sveiciens šajā jaunajā dienā un šajā jaunajā nedēļā. Tas esmu es Artūrs no Džošo ministrijas kalpošanas. Ir prieks tevi atkal redzēt, kā tu skaties šo te video. Un šis ir vārds priekš šīs nedēļas. Es vakar izlasīju kādu interesantu atziņu, kas man ļoti pieskārās un spilgti palika atmiņā. Varbūt esi ko tādu dzirdējis, varbūt arī nē, bet tas, ko es vakar lasīdams, es saņēmu, šī atziņa skan apmēram šādi. Ar vakardienas vēju elektrību ražot nevar. Mēs varam iztēloties tos lielos vēja ģeneratorus, ko labi redzam mūsdienās. Agrāk varbūt vairāk bija šīs vējdzirnavas. Mēs zinām, ka kaut kas tam līdzīgs ir elektriskās turbīnas hidroelektrostacijās, kas arī ražo elektrību. Bet ja mēs, piemēram, iztēlojamies šos lielos vēja ģeneratorus, mēs taču labi saprotam, ka, lai tie grieztos, lai tie darbotos tagad, šodien, tad, kad ir vajadzīgs saražot elektrību jau tieši šajā brīdī, tieši šodienā, vakardienas vējš nestrādās, tāpēc, ka tas jau ir pagājis. Un es vēlos arī izlasīt kādu raksturvietu, kas ir atrodama Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā, 8. pantā. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir arī vienu, kas piedzimis no gara. Redzi, tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, kad Dievs ienāk tavā dzīvē, tad Bībele saka, ka mēs piedzimstam no augšienes. Kad ļaujam Jēzum ienākt mūsu sirdī, mums tiek dots svētais gars, viņš ienāk, viņš sāk mājot mūsos, un mēs piedzimstam no augšienes. Un tad svētais gars mūs sāk vadīt mūsu dzīvēs, viņš var runāt uz mums, atklāt mums dažādas varenas, brīnišķīgas lietas. Taču ir tā, ka cilvēks reizēm var sevi ļoti piesaistīt pie kādām pagātnes lietām, pie kādām vakardienas lietām, un šīs lietas var būt gan labas, tās var būt netik labas. Mēs dzīvē varam piedzīvot arī daudzas negatīvas lietas. Varbūt ir kādas vilšanās, kādas negatīvas pieredzes tavā dzīvē. Bet lai kas tas arī būtu, kaut kas labs vai slikts, bet ir ļoti svarīgi patiesi padoties Dievam, atdot to visu viņam, jo Dievs, viņš vēlas paņemt katru nastu, katru tavu raizi, katru rūpi projām no tevis un vest tevi tālāk uz priekšu pilnīgā brīvībā. Un Dievs arī vēlas, un viņš mūs veda pastāvīgi arī jaunās lietās. Cilvēki reizēm saka šos vārdus, oi, toreiz tad gan bija labi. Jā, tie tik bija laiki un tam līdzīgi. Cilvēks reizēm sevi piesaista pagātnes lietām. Mēs pat reizēm varam domāt, jā, toreiz Dievs gan darbojās, tas tik bija vareni, tagad gan nekā tāda nav. Toreiz bija labi, bet tagad, kaut kā pietrūkst, kaut kas nav līdz galam, nē, tagad gan nav īsti labi. Toreiz, tie gan bija labi laiki, bet, zini, nepiesaisti sevi pie šādām domām, jo tā nav patiesība. Mēs nevaram domāt, vakar gan bija labs vējš, lai vēja ģenerators grieztos. Vakar vējš bija tik labs, šodien, gan nav labs. Bet jebkurā gadījumā ir tā, ka vakardienas vēju vairs nevar dabūt, tas ir prom. Lai ģenerators grieztos, ir
vajadzīgs vējš, kas nāktu šodien, lai darbotos kādi elektroģeneratori hidroelektrostacijās. Nebūs labi ar vakardienas straumi, ar vakardienas šo ūdens plūsmu. Nepietiek, jo ir vajadzīga straume, kas tek tieši šodien. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs vienkārši mūsu dzīvēs, lai mēs dzirdam un paklausam Svēto garu. Tu to vari piedzīvot, un ne tikai vari piedzīvot, bet Dievs vēlas, lai tu to piedzīvo un sāc piedzīvot vēl lielākā mērā. Un tā nebūs vienkārši kaut kāda sajūta, vienkārši kādas emocijas, kad Svētais Gars kaut ko runā un tev pasaka, bet tā būs ļoti īpaša, var teikt, izjūta. Tas būs kaut kas ļoti īpašs. Tad, kad Svētais Gars uz tevi kaut ko runā, kad viņš tev kaut ko saka un atklāja, tas ir kaut kas ļoti nepārprotams. Tā ir gan īpaša, konkrēta sajūta tavā garā, kad Svētais Gars klauvē pie tavas sirds, viņš kaut ko tev pasaka. Dodies turp, vai dari tā. Tas ir viņš, kas tev kaut ko saka. Un ir vienkārši jāpaklausa viņam. Es to esmu piedzīvojis arī savā dzīvē. Pirms 2 gadiem man Dievs deva tādu iespēju iegādāties citu jaunāku automašīnu, par ko es arī biju viņam lūdzis, lai man rastos tāda iespēja. Un viņš man deva arī tādus apstākļus, ka bija līdzekļi, lai es iegādātos jaunāku automašīnu. Un man no sākuma bija šaubas par kādu vienu konkrētu sludinājumu, ko biju atradis. Tā bija pilnīgi citā pilsēta, tālu no Rīgas. Tā bija Daugavpils, un es tā šaubījos, ko darīt, bet tā automašīna atbilda visiem tiem maniem, tā teikt, standartiem, to, ko es vēlējos. To, ko es gribēju, tas viss šai automašīnai bija, un es jautāju padomu kādiem tuvākiem cilvēkiem, ko viņi man var ieteikt. Un viena no vārdiem, ko es saņēmu, skanēja apmēram tā. Tik labas automašīnas ilgi sludinājumos neuzkavējas. Kāds noteikti pamanīs šo reklāmu, šo sludinājumu, un automašīna var arī ātri pazust no aprites. Kāds viņu ātri vien nopirkt. Es tā, wow, kaut kas man pieskārās no šiem vārdiem. Es tā no sākuma domāju, bija kādas šaubas, bet uz pēcpusdienu pavisam neilgu brīdi pirms beidzas darba laiks tai automašīnu tirgotavai, es tomēr pazvanīju un teicu, ka man interesē šī automašīna un es rītdien vēlos pie jums doties, vai šī automašīna vēl tur ir. Un viņi man teica, jā, ir, tāda un tāda marka ir, jā. Un es teicu, ka es pat nezināju, ko es runāju, es teicu, ka es rītdien pie jums būšu. Un man tas bija neliels izaicinājums, jo pirmo reizi devos pilnīgi viens pats, un man šī automašīna bija gan jāapskata vienam pašam, tā dzīvajā, un jāredz, un arī jāizlemj, ko īsti darīt, un tad es atceros, kad es izkāpu jau nākamajā dienā no vilciena un gāju pa ceļu, lai dotos uz šo autotirgotavu, es pie sevis domāju, pareizāk sakot, es teicu Dievam, cik interesanti, es nezinu vēl tagad, ko es īsti daru, bet es vēlos redzēt šo automašīnu, un es vēlos paklausīt šai iekšējai balsī, un es devos, es apskatīju šo automašīnu, un viņa arī bija tieši tik laba, kāda tā bija bildēs šajā reklāmā, un es pieņēmu lēmumu to arī iegādāties, un paldies Dievam, šī automašīna man kalpo vēl tagad,
Un es redzu to, ka tas bija viens tāds, lai gan materiāls, bet tomēr piemērs no manas dzīves, kad es piedzīvoju, ka tas ir neviens cits, bet Svētais Gars, kas atbild uz manām lūkšanām, jo es vēlējos iegādāties citu automašīnu, jo mana iepriekšējā automašīna jau bija tāda novecojusi. Un Dievs atbild uz mūsu lūkšanām par visa veida lietām, par materiālām, par garīgām, par jebko. Tas ir tāds neliels piemērs no manas dzīves, kad man bija tā īpašā sajūta, pazvani, painteresējies un pat dodies. Un pat ja tā bija pirmā reize manā dzīvē, kad es pirku automašīnu pilnīgi viens pats, bet es pārliecinājos arī par to, ka es jau neesmu viens, nevienā pašā situācijā. Dievs ir manī, Jēzus ir manā sirdī, un viņš man palīdz, un viņš dod gudrību. Un pat ja šis bija tikai neliels piemērs no manas personīgās dzīves, tu absolūti vari piedzīvot to savā dzīvē, pat par cita veida lietām, cita veida vajadzībām, par ko vien tu lūdz, vaicā Dievam, viņš vēlas tev atbildēt. Svētais Gars tevi vadīs pie jaunām lietām, tāpēc atlaid visu to, kas bijis. Varbūt tev ir kādas vilšanās, varbūt kādas sāpes no pagātnes, laid to visu vaļā, atdod to nastu Jēzum, un Svētais Gars tevi vadīs pie kā jauna. Svētais Gars tev dos jaunas atklāsmes un vadību pie jaunām lietām. Tāpat kā šajā rakstu vietā, ko mēs tikko izlasījām. Pēkšņi Svētais Gars var runāt uz tevi, dodies turp, dari to, tas ir pats labākais, vai šis ir tas, kas tev jādara, jo Dievs vienmēr tevi vadīs pie vislabākā, tieši priekš tevis. Tāpēc es esmu svētīts ar šo vārdu, Jēzus Kristus vārdā, svētīgi un patiesi jauka tev šo tālāko dienu un tālāko nedēļu. Pagaidām gan teikšu tev atā, visu labu, tiksimies jau citā nedēļā. Atā.